Labdien! Šajā video es pastāstīšu, kā pievienot produktus un to kategorijas. Tātad dodamies uz administrācijas sadaļu, izvēlamies sadaļu produkti un pievienosim kādu jaunu produktu. Nospiežam podziņu pievienot produktus. Ierakstīsim kādu nosaukumu. Piesaistīsim to pie kādas kategorijas, un tam var ielikt īsu aprakstu, kas parādās pirms produkta atvēršanas un pirms parādās pilns produkta apraksts. Tam var pievienot klāt arī kādu cenu, un tai vienlaicīgi arī izmainīt kādus izmērus. Pielikt kādu citu krāsu, pieņemsim. Tālāk mēs veidosim produktu pilnu aprakstu. Te var veidot garāku tekstu, un tam var pielikt arī, protams, tu pašu cenu klāt. Pievienosim vēl kādu bildi. Nospiežam podziņu saglabāt. Mūsu produkts ir pievienots. Tagad mēs redzam produktu sarakstā. Produkts pēc alfabēta. Re, kur ir mūsu jaunais produkts. Lai pievienotu kādu jaunu produktu kategoriju, mēs dodamies uz sadaļu produktu kategorijas un ierakstīsim kādu jaunu produktu kategorijas nosaukumu. To var ievadīt arī citās valodās. Nospiežam podziņu pievienot kategoriju, un tā ir pievienota. Lai pievienot šai kategorijai kādu produktu, mums atkal jādod sadaļu produkti, jāizvēlas kādi produkti, pievienosim to pašu mūsu izveidoto jauno produktu. Un te šajā produktu kategorijas sarakstā mums jāizvēlas jaunā produktu kategorija. Nospiežam podziņu saglabāt. Un piemēra pēc pievienosim vēl kādus dažus produktus šai pašai kategorijai. Tālāk dosimies uz navigācijas sadaļu un izveidosim jaunu kategoriju šiem produktiem. Nospiežam pievienot pie navigācijas un rakstam virsrakstu. Un kā dokumentu izvēlamies produktu kategoriju ar nosaukumu jaunu produktu kategoriju jaunā. Nospiežam podziņu pievienot. Dodamies vizuālo sadaļu, pārlādējam lapu un redzam, ka te mums ir tagad jaunā produktu kategorija. Atverot vaļā, mēs redzam ievadītos produktus un arī mūsu jauno produktu. Uz jaunā produktu uzspiežot virsmu, mums atverās produktu pilns apraksts ar bildi. Bildi mēs vērt pilnā izmērā, apskatīt un aizvērt ciet. Lai izdzēstu produktu kategoriju, mums jādodās atkal uz sadaļu produktu kategorijas. Un jānospiež tikai podziņu dzēst. Vienlaicīgi tiek izdzēstas arī visas piesaistītās kategorijas šai produktu kategorijai. Un to, protams, vajag izdzēst arī no navigācijas sadaļas, lai viņi neparādās kā kategorija. Paldies par uzmanību!